Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Klāt kārtējais pasaku vakars, un jau to daļu skanēs Imanta Ziedoņa Šķībā pasaka, bet pirms tam lielajiem es pateikšu, lai ielūkojas divās mājaslapās – pasakas.org un zapatskis.com. Tur ir atrodami visi pasākumi, ko es veidoju. Varbūt kaut kas noder. Tā bija šķība pasaka. Tā bija tik šķība pasaka, ka to nevarēja uzrakstīt. Katra rindiņa rakstījās no līnijas. Un pastāstīt to arī nevarēja, jo tad vajadzēja tik šķību muti, kāda ir tikai butei. Un varbūt kādreiz televīzijas diktoram, kad sabojājusies kāda lampiņa un ekrāns niķojas šķībi švīkains. Kurpes arī nevarēja viņai nopirkt, viņa vienmēr tās nošķieba un staigāja līkām O-veida vai X-veida kājām. Un aizgāja viņa vienmēr šķībi. Gāja pa ceļu, iegāja grāvī, gāja ballē dāmu dejā kādu lūgt, aizgāja šķību un uzlūdz citu. Paēst arī viņa nevarēja. Sēdēja pie galda šķībi un nevarēja trāpīt mutē, bet ja arī trāpīja kādu ceptu vistas spārniņu mutē, tad atkal šķībi, tā ka pēc tam nezināja, kā kaulus no mutes dabūt laukā. Vispār viņa bija tik šķība, ka gara nevarēja izaugt, apgāzās. Un kad viņu apguldīja gultā, tad vienmēr vai nu kājas vai galva karājās pār gultas malu. Grāmatā viņu izdot nevarēja, jo mums nav tik šķību mašīnu, kas tādas var iespiest vākos, ne arī tik šķības naudas, par ko tādu nopirkt. Es jums varētu šo pasaku pastāstīt, bet tā ir tik šķība, ka man nav tik šķības mutes. Imants Ziedonis kā vienmēr lielisks, lai tev salds miedziņš šonakt. Ar labu nakti!